Kā īsti strādā Eiropas Savienības likumdošana? Iedomājieties, ka mums ir vajadzīgs jauns likums par mākslīgo intelektu Eiropas Savienībā. Mums pirmā pietura pie Eiropas komisijas, kas ideju pārveidos par likumprojektu. Pēc tam šis likumprojekts tiek nosūtīts mūsu abiem likumdošanas stūrmeņiem. Sāksim ar Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments likumprojektu saņem un izvērtē. Dažreiz viņi to pieņem kā tādu, bet visticamāk viņi veiks grozījumus. Šos grozījumus mēs saucam par parlamenta pozīciju, kas tiek pieņemta parlamenta plenārsēdē. Parlaments šo pozīciju nosūtīs mūsu otrajai likumdošanas iestādē – Eiropas Savienības padomē. Padome izvērtē parlamenta pozīciju un vai nu pieņem to, vai veic savus grozījumus un nosūta to atpakaļ parlamentam. Kas seko formāli, ir tāds ping-pong process, ko sauc par likumu lasījumiem, kur iestādes viena otrai sūta savus grozījumus, līdz tie tiek pieņemti. Tomēr lielākoties starp iestādēm tiek veikti neformāli trilogi, lai procesu pātrinātu un vienkāršotu. Tomēr, ja nav iespējams atrast vienotu pieeju, tiek organizēta samierināšanās komiteja, kur iestādes mēģina atrast vienotu tekstu. Par šo daudz detalizētāk var klausīties jau 5. ārpolitika bez kaklasaites sērijā par ES likumdošanu.